Tas bija 1977. Gadā Jāņos Rudolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā Brakki un tā gleznainajā apkārtnē. Kā jau līgo vakarā pienākas, bija sarīkots ugunskurs, pulcējās Rīgas muzejnieki, Madonas muzejnieki, starp tiem arī tie, kas atcerējās Brakku kā muzeja sākumus. Madonas muzeja direktore Elza Rudenāja, Brakku pirmais vadītājs Jānis Ķirškalns un Lazdonas skolotāja Adīna Ķirškalna. Muzeju tolaik vadīja Līvija Volkova, kas vienlaikus bija arī mūsu jauno muzejnieku pulciņa vadītāja. Jāņu kalniņā līgo vakar gaitā atnāca arī Attis Kumsārs ar savu kori, un sākās tāda kā savstarpēja apdziedāšanās, tāda kā līgošanas sacensība, jo mērķis bija panākt, kas zina vairāk tautas dziesmu, rīdzinieki vai madonieši. Mums bija tā laime, kā mūsu vidū bija tolaik jauno muzejnieku biedrs un vēl ļoti jaunais dzejnieks Māris Meldovs, kuram improvizācija un stilizācija jau tolaik bija tāda ļoti parocīga lieta. Visa noslēgumā rīdzinieki pārdziedāja madoniešus, un madonieši mums palika 2, 3 vai varbūt pat 4 dziesmas parādā. Līgonakts tuvojās savam noslēgumam, un pēc dažādām pastaigām un dažādām izdarībām tuvajākā un tālākā apkārtnē, apmēram 4 no rīta es atgriezos Brakku kalniņā, Jāņu kalniņā, no kurienes pavērās tolaik burvīgs skats, jo līdz pat tālajām apvārsnim izskatījās tā, kā koku un krūmi būtu sastājušies tādā kā dziesmu svētku estrādē. Pie ugunskura sēdēja viens pats Jānis Ķirškalns, un viņš toreiz teica, ka savos Brakku sākumgados viņš no šī kalniņa esot varējis saskaitīt vairāk kā 40 ugunskurs. Protams, ne naktī, ne arī Jāņu rītā vairs nekur neko tādu neredzēja. Un vai nu šī stāsta, vai nu apkārtnes, vai nu šī saulainā un mierīgā rīta kaut kādā veidā iedvesmots, es nezinu kāpēc, sāku dziedāt dziesmu Dievs svētī Latviju. Jānis Ķirškalns ieteicās, ka šis meldiņš nav īsti pareizs, un tad viņš sāka dziedāt to īsto, to pareizot meldīju. Un tā 77. gada Jāņos pēc 4 no rīta Brakku kalniņā, Jāņu kalniņā skanēja Dievs svētī Latviju.